Daudz dzīvokļu namā Rīgā Duntas ielā 28 šodien visu dienu raustās elektrība. Pie vainas gan nav bojājums elektropiegādes iekārtā, bet mājas iedzīvotāja cīņa ar nama apsaimniekotāju. Sijā nama apsaimniekošana šodien 3 reizes bloķēja elektropiegādi vairākiem desmitiem dzīvokļu, kamēr nama iedzīvotāji to paši saviem spēkiem atkal atjaunoja. Daļai dzīvokļu īpašnieku vakars tomēr būs jāpavada sveču gaismā, bet rīt apsaimniekotājs solīs atslēgt elektrību visai milzīgajai ēkai. Par iedzīvotāju likstām Duntas ielā 28 esam stāstījuši jau vairāk kārt. To iemesls vienkārši. Iedzīvotāji maksā rēķinus apsaimniekotājiem, bet izrādās, ka līdz reālajiem pakalpojumu sniedzējiem nauda nenonāk. Pēc tam, kad Duntas ielā 28 šorīt tika atvienoti vadi un demontētas atsevišķas elektroapgādes ierīču detaļas, tikko veiktās darbības nevēlējās komentēt ne strādnieki, ne Sijā nama apsaimniekošana pārstāvji. Varbūt pārvaldnieku kungs arī varētu pateikt kādu vārdu? Vairāk komentāru ofisā. Bet jūs taču te visu uz vietas darāt, vai tad jūs nezināt, kas notiek? Vairāk komentāru ofisā. Bet jūs esat mājas pārvaldnieks, kāpēc jūs nevarat komentēt šo situāciju? Es saku, vairāk komentāru ofisā. Bet jūs neesat atbildīgais šajā? Es esmu lietas kursā, jā, kad iedzīvotāji ir izvēlējušies jaunu apsaimniekotāju, bet viņi uz doto brīdi vēl apsaimniekojam mēs, un viņiem parāda saistības pret mums. Mājas iedzīvotāji pēdējās nedēļās paveikuši neiespējamo. Apstaigājot vairāk nekā 200 dzīvokļus, izdevies iegūt lielākās tam iedzīvotāju daļas piekrišanu namsaimnieku nomaiņai, un oficiālais dzīvokļu kopības lēmums uz Sijā nama apsaimniekošanu nogādāts jau vakar. No juridiskā viedokļa pēc biedrības sapulces viņiem vairs nav pilnvarojumi. Mēs viņu vairs saskaņā ar likumu nepilnvarojam. Viņi pārkāp gan civilu likumu, gan speciālu likumu, manuprāt, arī kriminālu likumu. Šajā ziņā, jo tā ir faktiski ielaušanās svešā īpašumā, kur viņiem vairs nav absolūti nekāda kompetence. Paši nama apsaimniekotāji gan norāda, ka namsaimnieka maiņa paredzēta tikai 1. martā, un šodien veiktās darbības ir likumsakarīgas. Jums šķiet, ka tas bija likumīgi, ko jūs darījāt? Jā. Protams. Mēs esam informēti to, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu, ka viņa neveiks maksājumus Sijā nama apsaimniekošanai, bet mūsuprāt, ja netiek nodrošināts finansējums, tad arī nav tiesības saņemt šo te pakalpojumu. Nama iedzīvotāji stāsta, ka lielos parādos ir tikai daži dzīvokļu īpašnieki, kuriem ierosināta fiziskās personas maksātnespēja. Pārējie rēķinus regulāri nomaksā vēl pirms noteiktā termiņa. Pēdējie mēneši bijis izņēmums, jo par spīti apmaksātajiem rēķiniem pienāk brīdinājumi vēstules no komunālo maksājumu sniedzējiem. Parādi šodien ir ļoti daudziem cilvēkiem, jo dzīvokļu īpašnieki ar savu lēmumu, ar balsu vairākumu pieņemā lēmumu pārtraukt visus maksājumus, jo mums ziņo visa komunāla pakalpojuma piegādātāja. Tā nauda, kura bija samaksāta pirms jauna gada, nav nonākusi pie komunāla pakalpojuma piegādātājiem, un ka mums nāksiet maksāt 2. reizi. Sijā nama apsaimniekošana, kurai šobrīd notiek tiesiskās aizsardzības process, norāda, ka vienmēr ir visus iemaksātos līdzekļus novirzījuši pakalpojumu sniedzējiem, un uzņēmumu parāds nekad nav bijis lielāks kā dzīvokļu īpašnieku parāds pret viņiem. Tāpat Sijā nama apsaimniekošana pārstāvi norāda, ka neizprot iedzīvotāju lēmumu pārtraukt maksājumus. Vai jūs zināt, kāpēc šie cilvēki nemaksā? Nav nejausmas. Pamatotus argumentus mēs uz to brīdi neesam saņēmuši. Argumentus kā tādus? Argumentus kā tādus, šajās vēstulēs, ko kopība mums ir atsūtījusi, tur nav norādīts. Bet kādā citā veidā jūs esat informēti par to, kādas ir viņa pretenzijas? Telefonu sarunās ar biedrību ir norādīts, ka viņi baidās par to, kad mēs nenovirzam šos te naudas līdzekļus komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Kamēr lielākie mājas aktīvisti gatavojas rīt tikties ar namsaimnieku, daži mājas iedzīvotāji meklē iespēju pagaidām apmesties kur citur, piemēram, ģimene, kur bērnam ir augsta temperatūra un elektrība ir nepieciešama. Principā visas iekārtas ir uz elektrību, tāpēc arī neredz tādu iespēju mazam bērniņam palikt šeit. Viens no mājas iedzīvotājiem pieslēgts pie dialīzes. Attiecīgi, ja namsaimnieks realizēs solīto un rīt atvienos elektrību visai mājai, šim cilvēkam tas nozīmēs ļoti nopietnas veselības problēmas. Aneta Bērtula, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.